Klāt esam? Klāt! Lasi, kas rakstīts uz plāksnes? Paga. Jā. Rīgas ebreju vidusskola. Un kuru vārdu tu saprati? Rīgu tu zini. Rīgas ebreju, tā ir tautība. Jā. Ja? Jā. Vidusskola. Kas tas ir vidusskola? Es zinu, kas tas ir bērnu dārs. Man jau tā arī likās, ka tu nezināsi. Skolā, Tofika, bērni nāk mācīties. Jā. Jā, ko viņi mācās skolā, kā tev liekas? Paga, es padomāju. Es domāju, ka viņi mācījies matemātiku. Matemātiku noteikti. Viņi mācās matemātiku. Vēl ko? Savu valodu. Ebreju vidusskolā bērni mācās ivritu, un ivrits ir ļoti, ļoti interesanta valoda. Tofik, tu zini, kā cilvēki lasa ivritā? Nē. Nu, padomā. Kāpēc es tā prasu? Tātad kaut kas interesants ar to valodu ir. Es nezinu. Tu nezini? Viņi lasa no otras puses. Mēs lasām no kreisās uz labo, bet ivritā lasa no labās uz kreiso. No un to visu labās mēs uz šodien kreiso. redzēsim. Jā. Tieši tā. Tofik, kāda vēl mācība priekšmeta, tavuprāt, ir skolā? Tā. Es domāju, sports. kā mūziku? Mūzika, sports. Sports. Jā. Tev jau gribas redzēt, kā bērni sporto, vai ne? Konfekte stunda tur arī ir. Konfekšu stundas nav skolā, bet noteikti, ja tu labi mācies, tev vakarā mamma, tētis un draugi dod konfektes. Nu ko, netērējam laiku un ejam skatīties, kā bērni mācās ebreju vidusskolā. Jā. Aiziet? Iesim. שלום, כיתה ב'. שלום, אמורה, אנה. אפשר לשבת. Mums šodien ir ciemiņi. Pie mums ir atnākusi Liene. Viņa grib redzēt, kā mēs mācāmies te skolā un kā mums forši sanāk runāt ne tikai latviski, bet arī ibrīta. Liene ibrīta pagaidām nerunā, bet mēs viņu bišķiņ iemācīsim šodien, ja? Stundas laikā. Es labprāt iemācīšos. Paldies! Es varēšu paskatīties stundu. Jā, ļoti droši, draugi. Kā mēs varam ibrītā sasveicināties ar Lieni? Bijahat, bevakašā, bijahat! Šalom, amorā, lēne. Ko nozīmē amorā? Amorā nozīmē skolotāja. Amorā nozīmē skolotāja. Bet kā es, lai atbildu? Jūs arī atbildat šalom. Šalom. Tā ir mūsu ibrīta valodas klase. Šeit jūs mācaties? Jā, šeit mēs mācāmies. Te viss ir speciāli aprīkots, lai mācīties labi un interesanti. Man ir jautājums, Anna, vai tas ir alfabēts? Jā, tas ir Vau, kas tas tāds? Jūs kaut ko dzirdāt? Jūs kaut ko dzirdējat? Un troksnis nāk no jūsu somas. Kas tur ir? Man viss ir skaidrs. Es ļoti atvainojos, bet man vienmēr līdzi nāk kāds draugs.
Šoreiz viņš ir paslēpies tavā somā. Es tūlīt jums viņu parādīšu. Tofik! Wow! Jā. Wow! Viņš vienmēr grib zināt visu, viņš grib iepazīties ar bērniem. Tofik! Atkal! Jūs to pazīstat jau? Jūs visi viņu pazīstat? Labdien, puikas! Labdien! Labdien, meitenei! Labdien, Tofiks! Tu esi ibrīta stunda. Mēs te runājam par svara ibrīta. Šalom visiem! Wow! Tu māki runāt ivritā? Tikai vienu vārdu. Tikai šalom. Jā, Es tikai arī šalom. to jau iemācījos. Šalom saka sasveicinoties Labdien. un atvadoties. Jā. Jā, bet ko vēl mēs varētu iemācīt Tofikam? Redzi, viņš ir pagulējis un tagad ir ļoti zinātkārs. Pagaidi bišķiņ. Tofi, Au! es esmu Anna. Šmī Anna. Es esmu Tofiks. Šmī Tofiks. Izdevās. Izdevās. Tad Izdevās. mēģināsim tūlīt iepazīties ar visu klasi. Pareizi? Jā. Mašamha. Šmī Airton. Kā? Šmī Airton! Šmī Tofik. Kā var pateikt ļoti patīkami? Наимот. Neko nesaprotu. Pašasies. Visi kopā, kuļam bejahat. Naim meod. Kā mēs varam pajautāt, cik, piemēram, gadu? Bat kama at. Bat kama at. Bet kā bāt? Lera bat ševa. Bet ševa. Un Tofik, cik tev gadu? Man? Jā, Man ir 9 gadi. 9 gadi. Kā to, Anna, mēs varētu pateikt? Tofi ben teiša. Ben teiša. Viņš ir vecāks par Leru. Aha, labi. Es ir 8. Man ir Man ir 8 astoņi. gadi. Man ir 8 gadi. Bet man ir 9 gadi. Tā, bērni, sakiet man lūdzu, no kurienes es esmu? No Rīgas. No No Rīgas. Rīgas. Vai visi Rīga tā izskatās? Tā, meitenes un puikas. Es esmu cita planēta. No magazīne. Es esmu no Marsa. Tofik, un parādi bērniem, kā jūs uz Marsa runājat. Tev ļoti labi sanāca, jo bērni māk latviešu valodu, bērni māk ivritu, bet marsies. Jūs ziniet, kā būs? Labdien! Vau! Запомнили? Mīļie draugi, davai mēs pateiksim visi kopā šalom, un viņš pateiks mums marsiāniski, kā viņam. Jā! Savā valodā, jā. Sākam! Šalom! Var teikt, ka mēs esam iepazinušies, vai ne? Jā. Jā, mums gandrīz. Tu nevari atkārtot to, ko Tofiks teica. Nu, grūta valoda marsiešiem. Jā. Cik ir labi, kā mēs varam runāt ibrīta valodā vai latviešu valodā. Bet mums noteikti ir jādodas tālāk, un mēs iemācīsimies vēl kaut ko, vai Iesim ne? tālāk. Un marsiešu valodu bērni šodien mēs vēl nevaram iemācīties, vai ne? Ļoti sarežģīta tava valoda, tāpēc šodien mēs vairāk mācīsimies frāzes ivritā, vai ne? Tofik, kā tu atvadīsies? Kā tu sevi uzvedies? Tofik, mums ir jāiet, kā tu atvadīsies? Visu labu! Vai? Šalom! Vai šalom! Un kā jūs atvadīsieties no mums? Vitra un Tofiks. Bet latviski uzredzēšanos, jā? Redzēšanos Tofiks. O, pareizi! Atā visiem! Atā! Atā, bērni! Atā, tā, tā! Tagad 54 sama. Да.
Labdien! Vai Atkal jūs nokavēs? mēs ļoti gribētu mācīties matemātiku, vai mēs drīkstam ienākt? Jā, lūdzu, es pēdējo soli. Jā, mēs klusām, piedodiet. Skaitļu 7 un 6 reizinājumu samazināt par 11. Samazināt par 11. Tagad mēs pārbaudīsim un pēc tam reizināsim. Amīri, lūdzu. Redzi, viņa atņēma 9 mīnus 6. Mēs starpību reizināsim. Pirmkārt, ko mēs darīsim? 9 mīnus 6 Būs 3. Jā. Tu saproti visu? Tu visu saproti? Es nē. 3 reizināt visa kopā palīdzim. 27. 27. Marija, lūdzu, nākamu. 8 reizināt ar 2 un pēc tam palielināt par 30 un būs? 46. Jā, 46. Tu negribi iet pie tā filozofika? Tu nezini? Nē. Pagaidām, nē. Tad klausamies. Jā. Reizināsim 7 ar 6. Cik būs? 35. O, Tofika runā. Nē, te pareizi. Un tagad celsimies visi kopā, jā? Jāceļās augšā. Lēksim tik reižu, par cik 10 lielāk nekā 8. 1, 2. 2, pareizi. Tagad pietupties tik reižu, cik kopā būs 5 un 7. 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Malaiči. Tagad taisna līnija. Nogrieznis. Bet man roka nav. Помогите Топику. Агата, помоги. Tikai kājas. Stars. Lausta līnijā. Malāči. Apsēdasimies tā. Ļoti interesanti. Ļoti. Jā, mēs iemācījāmies atņemt, Jā. pieskaitīt, reizināt. Un vai tu redzēji, arī iekavās varēja likt skaitļus. Ļoti gudri bērni. Ļoti gudri. Mums gan būtu vēl daudz jāmācās, lai to iemācītos, vai ne? Es arī Skaties. esmu. Vienādiem rezultātiem. Kas man palīdzat? Darija, lūdzu. 9 reizināt ar 4 un tāds pats ir kaut kur, vai ne? Man liekas, ka 36. Jā. 36. Jā. Cel roku. Tev nav rokas. Es celšu tavā vietā. Skolotājs Kodai Tofiks arī zināja. Jā. Lūdzu. Jā. Nu, saki. 3 atbildu no viena. reizināt ar 4 varbūt. 12. Pareizi? Pareizi? Nē, pareizi. Pareizi. Jā. Pareizi, Un Tofiks pareizi. šalais. Я говорил, как... Sēdi mierīgs. בואו איתי לשושן Tofik, klusām. Iesim skatīties, ko šie bērni mācās. מה שקרה. נכון. עכשיו אריאלה, אתם מזמינים, את מי אתם מזמינים? מי הראשון שמדבר? מי הראשון שמדבר? יש לנו את ושתי. איפה ושתי? Interesanti. Nē, tas ir ļoti רק רגע, sarežģīti. ושתי. אנחנו Un izlasīt, izlasīt es arī nemāku. עצה. Tie nav latviešu burti. יש לנו במגילה הרבה בעיות, פרבלמה, עצות, מה זה עצות תוספת? כן, עצות ופתרון. Bet tagad būs jautri, mēs dziedāsim. Tagad mēs dziedāsim. Patiešām. כולם יכולים. Kas tur notiek? Es neko nesapratu. Ko viņi runā? Es arī neko nesaprotu, bet klausāmies tālāk.
Cik bērni skaisti dzied. Jā. Labrīt! Sēdies. Pajautā, ko mēs mācīsimies šodien? Piedodiet, skolotāji! Nē, ģitāra, pareizi. Mandolīna, man liekas. Nē, diemžēl. Tā bija liela kļūda, tā ir vienkārši ģitāra. Piedodiet. Ģitāra. Ģitāra nākamais. Flauta. Tieši tā, ļoti labi. Kādi vēl ir mūzikas instrumenti? Vēl ir bungas. Bungas. Čels. Klavieris, klavesins. Ļoti labi. Jums visiem priekšā ir lapas, baltas lapas. Nav? Mums arī skolotāji nav lapas. Man. Tūlīt iedos, pagaidi, neesi tik nepacietīgs. Man nav pilnspalva. Pagaidi, mēs tūlīt iedos. Pirms mēs kaut ko rakstīsim, jūs varbūt atceraties mūsu ebreju svētki, bija septembrī. Un kas tas ir? Ebreju jaunais gads. Vai ebreju jaunā gada bija kāds instruments? Šofārs. Ja? Es jums vēlreiz parādīšu, ja, kā viņš izskatās. Vai mūsu skola ir šīs instruments? Jā, jūs esat dzirdējusi, kā skan? Es nedzirdēju. Nesat dzirdējusi, jā, diemžēl. Vai jūs zināt, kā rūc lācis? Lācis tā. Jā, tas bija pirmais instruments. Un ir vēl viens instruments ļoti patīk ebrejiem, ļoti skaisti skan, kā? Vijoli, jā. Es jums parādīšu īstu vijoli. Īsta vijoli. Īsta vijoli. Jā, īstu vijoli. Es nemāku spēlēt, uzreiz varu pateikt, jā, bet lūdzu. Nu, kā, adā. Nu, klausamies. Jūs kaut ko zāģējat, droši viens, jā. Tofiks spēlē vai zāģē? Tofiks zāģē, ne, paldies. Jā, jums jāpēmēģināt. Skaisti bija, jā? Jā. Es jūs palūkšu sadalīt jūsu lapiņās 3 daļās. 3 daļās. Pirmajā lūdzu rakstiet pūšamie instrumenti. Raksti pūšamie instrumenti. Otrā būs stābiņā stīgu. Stīgu. Tā būs vijola. es zinu, jā. Un kas trešajā? Pūšamie. Pūšamie pirmajā, otrajā Un lītē sitamie. Un sitamie, tās būs bungas. Visu kopā, ja? Trompete. Trompete. Kontrabās. Balalaika. Balalaika. Un mēģināsim kontrabāsu. Kontrabās. Mēs turam šeit, jā, rokā augšā. Un kontrabass. Arfa. Arfa, tieši, lūdzu, roka viena augšā, ar otru mēs pa stīgam. Vēdam pa stīgam. Strādā tikai pirkstiņi. Arfa ir stīgu instruments. Paldies, Tofiks. Mēs tieši to arī darīsim tagad. Dalīsim pa grupiņām. Ļoti gudrs skolnieks mums šodien ir klāt. Piedalīsim mūsu nodarbībā. Lūdzu, stīgu instrumentos, ko mēs varam ierakstīt? Stīgu. Mēs pa stīgam. Ģitāra. Rakstīsim. Tātad stīgu instruments pirmais ir ģitāra. Ģitāra. Arfa. Ko mēs varam ierakstīt? Malacis, ļoti labi. Vai tu zini kādu pūšamo instrumentu?
Trompete. 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 Raksti. Trompete. Trompete. Un flauta. Flauta taču arī ir pūšamais instruments. Raksti flauta. Flauta. Taure. 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 Nu jā. Taure. Taure. Taču arī ir pūšamais instruments. Taure. Taure. Es, Tofika, esmu mācījusies mūzikas skolā, tāpēc es visu zinu. Jā. Tu labāk rēķini par mani. Atceries, tev matemātikā veicās labāk kā man, bet es zinu mūzikas instrumentus. Tofik, tu zini, kas tas ir par skaņu darbu? Nu. Tā ir Beethovena Elīza. Nebija dzirdējis? Nē. Nē, esi dzirdējis. Bet ļoti skaista. Mēs noteikti kādreiz aiziesim uz koncertu, labi? Jā, obligāti. Tofik, ko mēs šodien iemācījāmies? Mēs zinām tagad. Jā. Kas tas ir labdien, ivrīta valoda? Kā sasveicināties? Šalom. Ivritā. Jā. Šalom! Labdien! Labdien! Tā ir šalom! Jā, dod man kāju. Mēs sasveicinamies. Labdien! Un tu man atbildi? Šalom! Jā. Kā bija? Atceries, bērni tev pateica, kā pateikt, kā tevi sauc? Es atceros, bet es neteikšu priekšā. Vārds sākās uz... Šmi. Tofik. Šmitofik. Šmiliene. Šmitofik. Šmiliene. Šmitofik. Tā, to mēs iemācījāmies, bet vēl mēs kaut kur bijām. Atceries, bērni skaitīja, reizināja, un tu pat pateici priekšā divas reizes. Matemātikas stunda. Matemātikas stundā. Un ko bērni mācījās? Viņi rēķini. Matemātikā rēķināja. Jā. Reizināja, saskaitīja, atņēma, un tu biji ļoti liels gudrinieks. Tev viss izdevās burvīgi. Jā. Un pēc tam mēs gājām uz kādu stundu? Tā, latviešu valoda. Un tur mēs uzzinājām? Kas tas ir? Stīgu instrumenti. Stīgu instrumenti? Kādus tu atceries? Atceries, tu pats arī izmēģināji vienu stīgu instrumentu. Vijole. Vijole. Es tagad zinu, kas tas ir. Ģitāra, vijole, rekur, klavieris, nu? Vai klavieris ir stīgu instruments? Nē. Man liekas, ka nē. Taustiņa instruments tas būtu. Jā. Bet vēl mēs runājām Arfa ir stīgu. Vēl mēs runājām par sitamajiem instrumentiem. Bungas, atceries, jā. Nu ko? Tik daudz kā jauna, vai ne? Jā. Bet pats interesantākais, manuprāt, bija tas, ka mēs dzirdējām, ka bērni stundās runā gan ivritā, gan latviski, gan krieviski. Redzi? Un tas arī ir tas, ko tu gribēji zināt. Tieši tā. Un tagad arī mēs katrs mazliet jau mākam runāt gan ivritā, latviski mēs mācamies runāt, un krievu valodā mēs mācamies runāt. Nu ko, mēs turpināsim mācīties un dosimies tālāk, vai ne? Jā. Atā, līdz nākamajai reizei! Atā!